Sveiks, Kārli! Čau! Varbūt iepazīstina lūdzu publiku, klausītājs, kas klausīsies šo rīliņu ar sevīm īsos vārdos, kāpēc tu esi Koreļklubā, kāpēc tu esi uzsācis organismu attīrīšanu, kas tevi šeit atveda un kādi tev ir sasniegumi kā vīrietim, jo vīrieši ļoti baidās kaut ko darīt savas veselības labā. Bet kāds ir tavs skatījums no šo un ko tu esi ieguvis? Un ko tu ieteikti citiem? Tu man uzdevi tik daudz jautājumus, kad es īsti pat nezinu, ko sākt. Īsi, konkrēti no sirds. Jā, droši vien jāsāk ar to, ka man ir 63 un kaut kādā brīdī dzīvē tu saproti, ka tev veselība iet galīgi šrejā. Un tad kā vīrietis parasti jau, parasti tā, slikti kaut kas ir, kaut kas sāp, gan jau pāries. Parasti jau, kad tu esi jauns, tad tev kaut ko sasita, tev pārgāja, bet ar laiku izrādās, ka tā veselība tā vienkārši nepāriet. Ja tev ir visādas problēmas organismā un organisms ir piesārņots, tad tev paliek arvien sliktāk. Un tas, kas man vairāk atveda, es teiksim, redzēju savus vienaudžus, kas ir diezgan sliktā stāvoklī. Un tie, kas ir palikuši vēl dzīvi, jā. Ir, protams, daudz, kas vairs nav sagaidījuši šo vecumu. Un tas vienmēr lika aizdomāties par to, vai tiešām vīriešiem tik ātri ir jānomirst. Jā, tas tā skarbi skan. Bet, jā, man atnāca dzīvē koraļa, atnāca tiešām ar veselības problēmām. Man bija veselības problēmas. Satiku tādus cilvēkus no koraļiem. Un arī tā diezgan skeptiski skatījos, jo parasti jau mums bija ticība medicīnai, kaut gan man jau viņa vairs nebija, jo man ļoti bieži dzīvē bija tā, ka tu tur noķer kaut kādu problēmu, sākās kaut kāda kroniska problēma, tad dakteris saka, visu mūžu būs jādzīvo uz zālēm, un prāti jau pietiek no tā visa atteikties un atrast kaut kāds cits alternatīvs ceļš, un tad arī te bija lielākā problēma, tas, ko es fiziski jūtu, tās bija ceļu locītavas. Faktiski sāpēja ceļi, un sāpēja ilgi, sāk kaut kur 40 gados sāpēt, un kā parasti kā vīrietis, gan jau pāries, kur tad es tur iešu un tā. Un tad, nepārgāju, kaut kādos 55 jau bija tik traki, ka es tur nevarēju normālā mašīnu pabraukt, nevarēju normāli lidmašīnā pasēdēt, nevarēju pat iekāpt mašīnā kā kādreiz. Es jau smījos, iemācījos kā pensis iekāpties, tur dibeni pa priekšu, tad ievēl kājas. Arī kaut kāds savs labums tam ir. Ziemā vismaz kurpes nodavs. Bet, jā, un tad tas viss tā atrada cilvēks, kas man izstāstīja, ka to var tikt galā ar dabas vielām. Un, jā, un pat tas pirmais solis bija tāds diezgan necicīgs. Es saku, man sāp ceļi, man saka, zini, tev organisms jātīra. Kāpēc viņš jātīra? Tāpēc, ka tur bija visādi toksīni un tas un parazīti. Es saku, kādi parazīti? Tur skolā mums mācīja cērmas, lenteņi un spalīši, vairāk jau tā nav. Ja tev dibens neniez un neviens pa vēdru nerāpo, tad jau nekāda parazīta tā nav. Bet kaut kā es tam visam noticēju, un tad jā, pagāja kaut kā tā attīrīšanas programma, ko mēs saucam pēc veselības koncepcijas, jā, tad iemācījāmies ūdeni dzert, visādus dabas produktiņus, no toksīniem patīrījāmies, patīrījos no tārpiņiem, pabaroju šūnas. Jau palika daudz labāk, jo man bija mans tas mentors, vai tas, kas man veda tam visam cauri, viņš teica, tev sarakst sākumā visas savas problēmas. Es saku, man nav problēma, kuram vīrietim tad tur ir problēmas, bet sāk tā runāt, jā, tur bišķiņi tur akmentiņi vai ne akmeņi, nierakmeņi, kā es saku, kaut kur palecās, tad tur kaut kas iesāpās un tā. Tur diezgan daudz man bija tās vesels saraksts, kaut kāds 11 problēmas. Tāds sīkumiņi. Jā, un tagad tu izēji to veselības koncepciju un tā. Un arī pie šiem ceļu locītavā, pie tā bilurona, tiem produktiem, tur ir hilarēņas skāba un andreita sulfāts iekšā. Ir kā viss normāli, ko arī šodienas medicīna atzīst un tā, bet tikai kaut kā, nelietot cilvēkiem, vieglāk taisa operācijas. Un es tagad to visu izēju. Un pēc tam tas pirmais, ko es tā pamanu, pirmkārt man ceļi pārstāja sāpēt, jau varēja braukt ar mašīnu un tā. Un otrs, ko es pamanīju, kad kaut kādā rītā, to es ļoti labi atceries, tu pamosties un tu jūties ļoti,
ļoti viegli, ļoti elastīgi. Nu, tad es saku, tāda sajūta, ka tev ir no tā stīvā ķermeņa kaut kas ir aizgājis prom. Un tas man bija tāds viens rīts, kurā es apzināti sapratu, ka es taču jau varu no gultas izliekt ārā un tā. Un tad es teicu, toreiz es tanī vienā rītā apmēram 20 gadus pazaudēju, tad es uzreiz jutos krietni labāk. Un otrs ir tas, ka tu pēc tam, kad tu esi jau atgriezies tanī sajūtās, ka tu jūties tik fantastiski pēc tā, ka tu biji tik stīvs, tu jau vairs negribi tur atgriezties atpakaļ. Tad arī nāca vairāk tādas citas lietas, es sāku vairāk interesēties arī par to pašu biohackingu, par visu to, kas mums ir, kā ir uzbūvēts organisms, kā mēs viņam varam palīdzēt. Un, protams, ka tas, ko mēs, kā es parasti saku, cilvēki saka, veselīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids mums ietver kaut kādas 3 jomas, tas ir pareizs uzturs, normāls miegs un aktivitātes. Bet tad, kad tu to visu paskaties dziļāk, tad tur man jau šobrīd, teiksim, tādā pašā biohackingā, tur sastāv no 10 punktiem, Tur viens ir tas, ko mēs nevaram uzņemt ar uzturu, lai arī cik mēs veselīgi ēstu. Tas ir tie paši uzturu bagātinātāji, kas jau tev dod vairāk. Ja tu mēģini kaut kādā produktā apēst tur magniju vai cinku, tad es nezinu, kur tu tur viņi tik daudz var salasīt un kas tev ir jāpēd. Bet tas organismā tiešām trūkst, un to tu vari dabūt ar uzturu bagātinātājiem. Bet principā jāpēd ir tik liels šķīvis, ka man liekas, mēs visu dienu no galda nenoiet, vispār nenoiet. Mēs tikai sēdētu un ēst, ja mēs apēstu visu to, ko mums vajadzētu apēst. Es domāju, ka nevarētu, jo tagad bija rēķināts kaut kur, lai tu dabūtu visu to dienas normu ar tiem minerāļiem un visiem, kas tev tur ir vajadzīgs. Tev ir kaut kāds 70 kg kaut kādas tur dārzeņas un vēl kaut ko jāpēd. Tā pārtika ar vienu tukšāku. Jā, un tas nozīmē, ka reāli ne tu esi zilonis, ne tu esi zirgs, un tāda apjoma jau īsti tu nevar apēst. Un es jau smējos, pat ja tu apēstu, iedomājies, ka tev to visu vajadzētu dabūt ārā, un kā tas viss izskatītos, un kā tu visu no rīta ēst un visu dienu uz podu sēdētu. Un tas arī par to, kad iemācījos ūdeni dzert, parādījās, tiešām atgriezās daudz tādas. Organisms vienkārši kļūt dzīvāks. Un tagad arī es jau smējos, man ir tāda psihosomatiskais vēdera pumpa, kad vēl ir, protams, visādas problēmas. Piemēram, vakarā gribās atvērt leduskapu un nomierināt sevi un kaut ko garšīgi apēst. Tas viss, protams, iet ar laiku nost, bet tas ir darbs ar sevi. Šodien te puisim, šitam te Romam 40 gadu jubilejas jau smējos, tā garantija beidzās, ko nozīmē 40 gadi, līdz tam tu varēji dzīvot un nedomāt par savu veselību, bet 40 gadiem tad tev ir apzināti jādomā par to, lai tu būtu vesels. Tev ir jāzina, ko tu ēd, vai tev pietiek ar to uzturu, jo organisma resursi principā garantija saucās to, ka organisma resursi tev ir dotie ir beigušies un pa pāriem tev tālāk ir jādomā. Gan par aktivitātēm, gan par miegu, gan par uzturu, gan par visu pārējo. Jā, un es saprotu, ka tev tavs ceļš bija organismu attīrīšana. Ko tu ieteiktu, kas uzsāk? Es šodien tieši gribētu runāt tieši par vīriešiem. Protams, tas attiecās uz pilnīgi visiem, uz bērniem, uz sievietēm, jeb uz kuru dzīvu cilvēku, gan arī uz dzīvniekiem. Bet tieši šoreiz es gribētu tieši uzdot, lai tu pastāstītu vīriešiem. Man šobrīd arī ir tīrās vīrieši, arī ir uzņēmuši, es teiktu, viņi ir baigie malači, ir tādi strukturēti, nāk uz rezultātu, neatlaidīgi, bet tomēr ir kādam pa to vidu pavīd, vai man pēc mēneša tur būs baigais rezultāts. Es gribētu no tevis dzirdēt to, vai tu pēc pirmās attīrīšanās guvi to ļoti labo rezultātu, vai šīs attīrīšanas bija vairāk un vairāk un vairāk, kā tavs jau dzīvesveids. Bet tieši tas posms, līdz cik ilgi apmēram bija tāds vidējs. Tad droši vien ir jāmēģina saprast to, ka ja mēs 60 gadus beidzam savu ķermeni nost un īpaši par viņu nerūpējamies, tad mēnesī tikt ar visu galā noteikti nē. Parādās tad pirmie labie efekti, kas mēs arī cilvēkiem sakam, tu pamēģini vismaz to detoksu,
tu jutīsi jau tev būs vieglāk, un tad tu sapratīsi, ja tu ies tālāk, tad tur ar kaut kādiem, vismaz ir tās 90 dienas, ko mēs iesakam, to pilno veselības koncepciju. Un, protams, ka, ja tu neatrisini visas problēmas, tu neatrisinās, lielākā daļa neatrisina visas, bet atkārtojot 2-3 reizes, mēs tiekam no tādām lietām vaļā, ko tradicionālā medicīna pasaka, tas nav iespējams. Bet faktiski ir jāsaprot ja mums organismā šūnas nepārtraukti atjaunojas. Tur ne tikai asins šūnas, bet arī pat kaulu šūnas. Labi, kaulu šūnām tur aiziet kaut kādi 7 gadi, lai viņas atjaunotos. Faktiski tev atjaunojas visi kauli. Un ja tu tās šūnas sāc barot, tad pieņemsim tā, lai tev viss pietika minerālu vielas un viss pārējais, vitamīnu, minerālu vielas, viss, kas ir nepieciešams tīri šūnu barībai. Tad rēķini, ka pa 7 gadiem tu 100% atjaunosies. Un ja tu ievēro vēl kaut cik sakarīgi to dzīvesveidu, tās pašas aktivitātes, to pašu sakārto savu prātu un miega režīmu un normāli visu, kā saka, ūdeni un barošanu, protams, tu vari iegūt pilnīgi jaunu un citu ķermeni. Un tas cilvēks saka, tā nevar būt, bet reāli taču ir pierādīts, ka šūna praktiski ir nemirstība. Protams, ir kaut kādi tie saucamie reģenerācijas ciklu skaits, kas dažādiem procesiem ir iekšā, bet pilnvērtīgi, es domāju, vīrietis var līdz kaut kādiem 100 gadiem dzīvot, nevis tur kaut kādos 60, cik tur aiziet, vai arī tas kvalitatīvais dzīvesveids mums tagad laikam skaitās 52 gadi laikam bija. Tas nozīmē, ka pēc tam jau vīrietis līdz tiem 69 jau staigā slims apkārt un viņš vairs nevar pilnvērtīgi dzīvot. Un katrā ziņā es vienkārši gribu aicināt vīriešus, kad mēs varam pilnvērtīgi dzīvot ilgi. Ja man ir 62 un es šobrīd nejūtu nekādas sāpes, tas nozīmē, ka vēl kaut kādas tā turpinot, es domāju, ka kaut kāds 10-20 gadus varētu droši pielikt klāt, nemocīties ar veselības problēmām. Bet, protams, tas mērķis arī tīri teorētiski ir kaut kāda 120-150 gadi. Es nezinu, cik man tas izdosies, bet katrā ziņā es esmu par to, ka mēs varam pilnvērtīgi un veselīgi dzīvot diezgan ilgi. Bet, kā parasti, kā mēs sakam, sākam ar ūdeni, lai tev beidzot visu to, ko tu tur arī lieto, lai tev tas viss normāli organismā cirkulētu un tā barot šūnas. Jā, un tā kā ir arī vīrieši, kas sievietes varbūt vairāk par sevi rūpējās, iet pie ārsta, ja viņam ir problēmas, un apmeklē tos pašu, kā teikt, ginekologus un viss, ja mums ir katram savs ārsts. Varbūt īsi pieskarties, bet ne tik dziļi, arī ir vīriešiem arī ļoti daudz ir šīs prostatas problēmas. Un baidās iet pie ārsta, kautrējās, jo arī tas process nav tas patīkamākais, un jo man arī ir vīrs, es zinu, kā tas notiek, un aicinātu ar šo konceptu arī sakārtot, lai tiešām uzlabotos un viss. Varbūt tev ir klienti kaut kāda pieredze vai pats var padalīties tieši arī par šīm prostatu problēmām. Varbūt īsi nedziļi, tur medicīniski vienkārši tā. Varbūt ir kaut kāds ieteikums, jo vīrieši baidās, nevis baidās, bet kautrējas par šo tēmu. Droši vien pirmais indikators, ko mēs tā jau te arī jau publiski runājam un apspriežam un smejamies par to, ka vīriešu veselība, ja tev no rīta nav dabīga erekcija, respektīvi, tu pamosties un tavs draudziņš joprojām guļ un neceļās jau vairākas rītas, tas nozīmē, ka ir sākušās veselības problēmas. Tas nozīmē, ka asinsrite vairs nav normāli, tas nozīmē, ka tev arī nav ne testosterons neizstrādājis un tā tālāk. Tas ir pirmā pazīme. Otrs, protams, mēs tur negribam iet pie tiem doktoriem un tā. Un tad mēs domājam, ko un kā darīt. Bet man arī, piemēram, pašam ir bijušas līdzīgas problēmas, tad ir kaut kāda taisnajā zarnā kaut kāda asiņošana, un tad tu skraidi pie doktoriem, nezinu, ko darīt, un beigās jau tur normāli ir jāaiziet, jāsaprot, kas tev tā ir par problēmu un jārisina. Un principā arī viss tas, kas mums notiek, reāli tie ir kaut kādi vai saistāvdu vājumi, vai tas pieņemsim, vai arī es prostatu pagaidām nepieķeršos, bet es zinu arī visi šie hemoroidi, tad cilvēki ļoti daudz sēž pie datoriem, maz kustās un tās veselības problēmas parādās. Bet principā tas ir saistāvdu vājums, mazkustīgais dzīvesveids un saistāvdu, mēs iedzīvojamies kapitālās problēmās.
Un ar prostatu jau arī ir līdzīgi tas pats, ja tev tur nefunkcionē organisms normāli, ja tu tikai sēdi uz dīvāna vai tavu ikdienu ir no datora, pēc tam automašīnā, pēc tam mājās uz dīvāna, jā, pie televizora. Leduskapis. Leduskapis, jā, labi, ka līdz leduskapim var aizvilkties, vismaz kaut kāds mierinājums ir, jā. Bet ar to jau ilgi neizdzīvos. Ja. Tur ir jābūt šiem rītiem, ir jābūt tām aktivitātēm, ja, citiem no rītiem, vakarā it kā nav pārāk ieteicams, bet labāk ir no rītiem. Tas dzīvesveids kaut kā ir jāpārkārto, ja tu gribi, jo ātrāk tu to izdarīsi, jo labāk. Ja tu nodzīvos līdz 60 pāri līdz savai pensijai, tad mēģinās kaut ko sākt domāt, tu jau būsi viens, tev nebūs apkārt tā vide, kur tev motivēs kaut ko mainīt, būs vienkārši nāksies ātri aiziet. Paskaties, pēc statistikas vīriešiem, ja mēs aizjām pensijā tagad 65 vidēji, tad 69 mēs esam vidēji arī nomirstam. Ja? Tad vīrietis aizjot pensijā var 4 gadus nodzīvot, ja, pēc statistikas. Diezgan skarbi, bet tā ir. Jā, bet vai arī mums, man liekas, ir ļoti, ļoti ieciklēts tas, ka tu esi aizēji pensijā, tu esi pensionārs, tu esi vecs, un tev principā jau tu neko vairs mainīt nevari. Jā. Un tāpēc arī, man liekas, tas ir tik dziļi mums un vēl plus mūsu zemapziņai, ja? Nekusties, nemaini, un neko tev ir tāpat labi, tā ir visiem, ja? Bet ir jāatrod, es teiktu, noteikti ir jāatrod savs kāpēc es gribu dzīvot tālāk, pilnvērtīgi, un tad, kad tu sāk uzlaboties veselīgi, tu iegūsi citu skatījumu uz dzīvi. Vai tu man piekritīsi? Jā, un tur ir vēl viena lieta. Mēs vīrietis parasti, vīrietim neko nevajag. Viņš ir gatavs tur no sērijas, man jau tāpat ir labi. Un tad parasti ir, teiksim, arī man dzīvē, ja? Tu dzīvo dēļ bērniem, tev izaug tie bērni, tad tu dzīvo, vēl tev paliek darbs, un tad, kad tev tas bērni ir prom, un tas darbs beidzās, tad 65, vienalga, teiksim, tas varbūt arī kaut kāds tavs biznes vienalga, un tu iedomājies, ka jāiet pensijā. Tad praktiski tenī brīdī, kad tu to visu pārtrauc, tev iestājas absolūts tukšums. Tev nav tas savs, redzi, tavs tas mērķis, tad ir kā tu vispār dzīvo. Un parasti jau ir tā, ka, ja tev tas viss ir beidzies, un tev vairs nav, tad tu to rītu pamosties, ko tu no rīta darīsi. Aiziet kaut ko apdara, varbūt kaut kādas tur dārzā kaut kādas gurķīšas, tu vēl cilvēks aiziet uz kaut kādu savu privāto dārziņu, tad viņš tādā lēnā garā arī noslēdzās no visas pasaules. Viņš vairs nejūtās vajadzīgs pasaulē. Tas dēļ kā, vai krievi saka, redzi, čivo ir, tur pat ir divi jautājumi, ka vienmēr sev jāuzdod. Krieviski viņi labāk tulkojas, redzi, čivo, redzi, kalo. Jā, tātad kā labā un kādēļ tu to dari. Un tad, kad tu vari atbildēt, ka tas ir, es to darīju bērniem, lai viņiem būtu, un tad bērni ir aizgājuši, tā ir viņa dzīve, un darbs tev ir beidzies, tev viss ir beidzies. Un tad tie, kas turpina strādāt, tie vēl kaut kādā brīdī, viņi vairs nevar aiziet, kā saka, savā pensijā, jo viņi turpina strādāt tāpēc, lai viņiem būtu ko darīt. Bet, ja tu gribi aiziet kaut kādā tādā atpūtā, tad tev ir jābūt, ar ko tu dzīvē nodarbosies. Tavs hobijs, un otra prasība tev vienmēr ir jābūt. Mēs esam radīts, mēs esam sociālās būtnes. Mēs nedrīkstam palikt tādi, kad mēs jūtamies, ka mēs nevienam neesam vajadzīgi. Bērni ir aizgājuši, mēs bērniem vairs neesam vajadzīgi, un tad mēs paliekam vieni. Un tad tev jāatrod tas, ar ko tu to sociumā kaut ko dod iekšā, un tas sociums tev par to baro ar to, ka tu esi viņā vajadzīgs. Bet arī, teiksim, pat korāla klubā tur ļoti daudz, ja tur var jaunus cilvēkus, var nāk jaunie cilvēki iekšā, tu viņiem ļoti daudz ko var dot. Un tas pats tev nāk atpakaļ, ja, ka tu iegūst kaut kādu gan finansiālo brīvību, gan veselību. Ja, tas ir ideāla vide. Kā mēs teicām, vakarā mums tieši runāja par to, ka tāda veida sociālais mārketings, kāds ir šeit, viņš ir unikāls. Un varētu būt, ka Korāla klubs būs viens no tiem pirmajiem sociālā mārketinga kompānijām, kas parādīs, ka nosacīt tīklu mārketings var būt pilnīgi savādāks. Ja, ka tas nav tāds klaižs biznes vai finanses piramīda, vai tas ir tāds uz cilvēkiem orientēts. Uz cilvēkiem orientēts pasākums. Jā, es domāju, ka mēs esam īstajā vietā, īstajā pareizajā laikā.
un katram ir savs laiks, un tāpēc teikšu tev lielu paldies par sarunu, un es ļoti ceru, ka ļoti daudziem noderēs, vismaz aizdomāsies, vai tā būs šodien, rīt vai pēc gada viņš uzsāks šo organismu attīstīšanu, vai vismaz sāks domāt par savu veselību. Un, jo ātrāk sāksi, jo ātrāks tev būs rezultāts katram. Jo kā viena sieviete stāstīja uz skatuves vakar, viņai bija aizgājis vīrs, viņa teica, dzīvo šodien, jo rītdiena var nebūt. Tā kā aizdomājamies par to un teiksim Kārlim lielu paldies par sarunu. Un tas nav sarežģīti. Tas nav sarežģīti būt veselam, bet ar to ir jādarbojas. Jā. Labi, paldies, Kārli.